gribu dalīties ar savām pārdomām par vasarsvētkiem. Tās pārdomas man ir krājušās tā lēnām, bet varbūt pēdējos kādus 4-5 gadus es katrus vasarsvētkus esmu gribējis ierakstīt video pārdomas. Tā arī nesanāca. Tāpēc es redzēšu, kā ies un cik ilgi tās manas pārdomas aizņems šodien. Vispirms gribu runāt par simboliem. Ar vasarsvētkiem saistās simboli. 50 dienas, skaitlis 50. Tas ir kaut kas tāds labs un apaļš. Otrs, ar vasarsvētkiem saistās uguns. Ne par velti smēles. Tas, protams, ir no jaunās derības, no apustuļu darbu grāmatas, ko es šodien lasīšu. Un tad vēl viens simbols ir svešas, jeb dažādās mēles, jeb dažādās valodas, kas kaut kā noskaņos tādu kristietības multikulturālo fonu vai izcelsmi vai izplatību. Un tad ir vēl viens simbols. Droši vien tas ir putns, tas ir balodis, simbolizē svēto garu, un kopā ar to uguns liesmu svētā gara atnākšana tādā ugunīgā veidā, kā bezmazai balodis atnes uguni vai kaut kā tā, jo patiešām kristīgajās draudzēs runā, vismaz vasarsvētku tradīcijā, par svētā gara izliešanos vai svētā gara atnākšanu. Un svētā gara atnākšanu, tad to arī var attiecināt pie jaunās derības tekstiem, kur Jēzus teica, ka pēc viņa Tēvs sūtīs citu aizstāvi. Un es gribētu runāt par to tādu pārdevīgo daļu šajā visā notikumā. Tās ir ugunsmēles, kas ir nolaidušās, sadalījušās pa galviņām pa personām, cilvēki sāka runāt svešās mēlēs, tam citi viņus saprata un notika tā sludināšana. Es esmu paņēmusi apmēram 3 raksturvietas Bībelē, Apustuļu darbu 2. nodaļa, ko šodien dzirdēju baznīcā lasīja. Tad es paņēmu bišķiņu arī 1. korintiešiem 12. nodaļu. Kāpēc 12? Tāpēc, ka tur ir uzskaitītas tās sauktās svētā gara dāvanas vai gara dāvanas, un 12. nodaļa savā veidā ievada to tēmu, kas ir 12. un 14. nodaļā 1. korintiešiem, tāpēc, ka grieķu valodā tur ir rakstīts un tagad par garīgām lietām. Pāvils katrā ziņā sevi pieskaitīja pie garīgiem cilvēkiem un cerēja, ka korintieši arī būs garīgi cilvēki. Es esmu bijusi Korintā 2 gadus atpakaļ. Es domāju, ka viņi bija garīgi cilvēki. Tur Pāvilam pat nebija ko iespringt. Viņi ļoti iespējams nebija tāda veida garīgi, kā Pāvilam gribētos, jo viņš tomēr viņus gribēja konvertēt, bet visādi citādi es redzēju tur tempļa vietas Korintā, kur, par garīgumu sūdzēties nav ko. Tad pastāstīšu. Es aizbraucu uz Korintu 2 gadus atpakaļ, lai atrastu Pāvila dibinātu draudzi korintiešiem, jo es esmu uzrakstījusi disertāciju par vēstules korintiešiem 14. nodaļu, kurai arī šodien pieskaršos, jo tur arī ir runāšana mēlēs. Un es gribēju, pirms es pabeidzu doktorantūru, pabūt Korintā, senajā Korintā, un sajust to vietu, par ko es esmu rakstījusi, par ko es esmu daudz lasījusi un pētījusi, un tā. Es aizbraucu uz turieni, un es redzēju tikai plāksnīti ar to, ka šeit bija apustuļa Pāvila dibinātā draudze. Tā draudze nav saglabājusies. Ja jūs esat domājuši braukt uz Korintu, redzēt to draudzi, tur nav, tur viņas nav. Tur ir plāksnīte, jā. Uz visa tā fona tomēr senā Korinta ir tāds kalns,
Un virs senās Korintas ir vēl augstāka virsotne, kur bija pa pilna visādu tempļu. Un, jā, par garīgumu nevar sūdzēties. Pāvils bija iespējams vēlējies kaut kādā veidā kaut ko atnest savu, kristīgu. Tur garīguma tirgus ir bijis ļoti liels un konkurence ir bijusi liela. Milzīgs Apolona templis tur ir, ko var redzēt manu Facebookā, starp citu profilā. Tas ir no Korintas. Milzīgas statujas. Tur bija arī Asklēpija templis, kas ir, principā sagrauts, ja. Tad tur bija vēl visādi tempļi, dievības, grieķu. Bija spā. Starp citu, baznīca tika uzcelta tieši blakus spā un baseinu vietai. Un tirgus laukums un teātris un arī stadions. Viss kompleks, lai veselā miesā būtu vesels gars, bet kaut kā Pāvils tur devās. Vēsturnieki un teologi saka, ka ar visu to, ko Pāvils tur rakstīja un mudināja korintiešus darīt un pie kā turēties, viņi tomēr palika pie sava un viņi turējās pie savām lietām. Respektīvi, viņi kristietību izprata pa savam, jo viņiem bija savs konteksts. Viņi neatnāca kā tabula rasa, kā balta lapa, kur nekā nav, un tagad dod man kristīgu tradīciju. Viņiem bija diezgan liela tā tieši garīguma pieredze vai gara pieredze, un kristietība Korintā bija kā viens no piedāvājumiem tajā gara lietu tirgū. Jo, ja mēs padomājam jaunajā derībā par gara lietām un gara dāvanām un gara izpausmēm un runāšanu mēlēs, tieši visvairāk rakstīts 2 vēstulēs korintiešiem. Tas tā fona informācijai, bet Pāvēlam tur negāja veiksmīgi. Un, jā, tad pirmais, es domāju, es varētu izlasīt no Apostoļu darbiem 2. nodaļas. Man ir bībele rokās, kas ir jauns revidētais bībeles tulkojums. Un droši vien jāsāk ar 2. nodaļu pašu sākumu, kad pienāca vasarsvētku diena, visi bija sanākuši kopā. Pēkšņi no debesīm nāca šņākoņa, kā varena brāzma un piepildīja visu namu, kur viņi sēdēja. Un viņiem parādījās it kā ugunsmēles, tās sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visus piepildīja svētais gars, un viņi sāka runāt svešās valodās, kā gars viņiem deva izrunāt. Lasīšu un pievērsīšu interesantus momentus, par kuriem jūs varētu, draugi, padomāt, kad lasīsiet bībeli un pameditēt vai izdomāt savu interpretāciju, teiksim. Pirmais no momentiem, ko es arī nosaucu, parādījās it kā ugunsmēles. It kā ugunsmēles, tas ir salīdzinājums. Tas nenozīmē, ka bija uguns, tas nozīmē, ka bija kaut kas gaišs, kas izskatījās kā ugunsmēles. Nolaidās uz ikvienu no tiem un visus piepildīja svētais gars. Tātad autors, kas pēc tradīcijas ir Lūka, liek noprast lasītājiem, ka tā ir bijusi tieši svētā gara nolaišanās. Diezgan tādā fiziskā veidā. Fiziskā, salīdzinājuma veidā. Tas ir, acīm redzot, bija svarīgi uzsvērt, ka tas bija kaut kas tāds, ko varēja fiziski manīt. Vai jūs esat redzējuši kaut ko fizisku kā ugunsmēles tagad, piemēram, šodien savā baznīcā? Es nezinu, kādā baznīcā jūs ejat. Šodien bija anglikāņu baznīcā. Es neredzēju. Bet interesanti ir tas, ka šim autoram bija svarīgi uzsvērt, ka tas ir bijis kaut kas
gandrīz taustāmi redzams, kā te arī aprakstīts. Un arī noteikti dzirdams tas bija, un viņi sāka runāt svešās valodās. Tātad kaut kas notika, cilvēki pēkšņi sāka runāt svešās valodās, lai gan atnāca uz lūgšanu grupiņu, teiksim tā. Kā gars viņiem deva izrunāt, un tas ir tas, ko es gribēju uzsvērt, kā gars viņiem deva izrunāt. Tātad Luka šeit raksta to, ka viņi gan sapulcējās lūgt, bet atnāca svētais gars un iedeva viņiem citus vārdus. Citus vārdus burtiski verbāli, kā tas, kas skanēja, tas, kas tika runāts, bija no gara. Nevis tas, ko cilvēki uzrakstīja varbūt savu uz lapiņām, kā tradicionālajās baznīcās lūkšanas tiek rakstītas jau iepriekš uz lapiņām sagatavotas. Un tālāk te rakstīts, bet Jeruzālemē bija apmetušies jūdi, dievbijīgi vīri no visām pasaules tautām. Tas arī ir ļoti interesanti, tāpēc kā, kas te notiek? Tāpēc, ka tradicionāli, kad mēs tālāk lasām, kad šī skaņa kļuva dzirdama, daudz ļaužu pulcējās un visi bija lielā apjukumā, jo katrs dzirdēja viņus runājumu savā valodā. Viņi tur partieši un mēdieši, ēlāmieši un tie, kas dzīvoja Mezopotāmijā, Jūdejā, Kapadoķijā, Pontā un Āzijā, Frīģijā, Pamfīlijā, Ēģiptē un Lībijas apgabalos, ap Kirēni un ieceļojošie romieši. Te liekas, kā Brazīļi saka, todo mundo. Visa pasaule ir pēkšņi tajā vietā, kur viena neliela mācekļu saujiņa izdomāja noturēt lūkšanu sapulci privāti, un pēkšņi sāka runāt, un pēkšņi visa pasaule viņus dzird. Godīgi teikšu, man tas izklausās pēc hiperboles, jeb pārspīlējuma. Jo sākumā jau te tiek rakstīts, ka Jeruzālemē bija apmetušies jūdi, dievbijīgi vīri no visām pasaules tautām. Tātad viņi bija jūdi. Viņi bija jūdi un dievbijīgi jūdi. Tas nozīmē, ka viņi studēja Toru, tas nozīmē, ka viņi prāta lasīt un saprast ebreju un grieķu valodā. Jo vismaz pēc mūsu datiem, senākais atrastais manuskripts ir Septuaginta, kas ir grieķu valodā, vecās derības, kas bija tā laika ārpus Izrēlas avots, kā cilvēki, kas gribēja turēties pie jūdijas tradīcijām, iepazina veco derību grieķu valodā. Varbūt kādam ir cits viedoklis. Man patīk sausie fakti, gan jau bija arī ebreju valodā raksti, ivritā, bet jāņem vērā tomēr, ka tā laika pasaule bija helenizēta. Un tad pēkšņi eģiptieši, Mezopotāmi, Kapadoķija, romieši un visi pārējie, gan jūdi, gan proselīti. Tas nozīmē, jūdi ir tie, kas ir ebreji pēc etniskās izcelsmes. Proselīti ir tie, kas nav ebreji pēc etniskās izcelsmes. Tie ir tie, kas ir citu tautu vai citu nāciju izcelsmes etniskās. Tie, kas ir pieņēmuši šo par savu reliģiju. Krētieši. Tas nozīmē Grieķijā tajā laikā. Arābi. Mēs visi dzirdam mūsu valodās, viņus teicam Dieva varenos darbus. Un tas ir interesanti. Vai jums, man nepārāk labi ir ar izcēli, bet vai jūs varat iedomāties, kur tad bija šī mazā mācekļu grupiņa sapulcējusies uz lūkšanu? Kurā vietā viņi bija? Ja tur bija visa pasaule. Es nezinu, man fantāzija tik tālu nevēl, bet varbūt, ja jums vēl uzrakstiet komentārā, kā jūs iztēlojaties to settingu vai fonu, kur tas viss notika. Visi bija izvījušies un nezināja, un cits citam jautāja, ko tas nozīmē. Labi.
citi izsmējot runāja, tie ir sadzērušies jaunu vīnu. Un tad ar to, ka man ir daudz jautājumu par to, kur tad tas viss notika, vai tas notika sinagogā varbūt. Tad tas kļūst vēl interesantāk, vai kur tas varēja vispār notikt. Bet Pēteris prediķis Vasarsvētku dienā sākas ar 14. pantu, bet Pēteris nostājies kopā ar tiem 11, skaļā balsī uzrunāja ļaudis, jūdu vīri un visi, kas dzīvot Jeruzālemē. Lai tas jums top zināms, uzmanīgi klausieties manus vārdus. Pirmais, ko viņš uzrunāja, ir jūdu vīri. Tātad tas ir bijis tā ir bijusi kaut kāda vieta, kur bija ticīgi cilvēki, principā. Tad, ja nebija draudzes, ja draudze ir Vasarsvētku dienā, respektīvi šodien, ar to notikumu, svētā gara nolaišanos sākas draudze, tad kur notika tā lūkšana un tas prediķis? Ierakstiet savas idejas komentāros. Es domāju, ka varbūt tā tomēr bija kaut kāda sinagoga. Tā. Jo pēc tam jau Pēteris citē pravieti Joēlu. Pēdējās dienās notiks, saka Dievs, es izliešu savu garu pār visu miesu, jūsu dēlu un jūsu meitas pravietos. Tas tā interesanti, tas it kā pirms tam nebūtu bijuši pravietojumi un tādā garā, un jūsu jaunekļi skatīs redzējumus un jūsu sirgaunis sapņos, un arī par maniem kalpiem un manām kalponēm es izliešu savu garu tajās dienās, un viņi pravietos. Es darīšu brīnumus augšā debesīs un zīmes augšā uz zemes, asinis, uguni un dūmu mākoņi, saule pārvērtīsies tumsā un mēnesis asinīs pirms nāk kunga lielā un spožā diena. Un tad ik viens, kas piesauks kunga vārdu, tiks izglābts. Tā ir tāda revivalist, tas stiliņš, jo kas notiek tas, ka šeit ir diezgan liela atkāpe no tā, kā Jēzus, savu kalpošanu darīja. Jēzus arī saviem mācekļiem teica, lai viņi iet un sludina un dziedina slimos. Un arī, kad Jēzus sāka savu kalpošanu, kad viņš nolasīja Jesajas grāmatas, to pravietojumu attiecināja uz sevi, tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīs sludināt prieka vēsti un tā tālāk un dziedināt salauztas sirdis. Tā bija tāda žēlsirdīga vēsts. Un tad man, piemēram, grūti saprast, ka kontinuitāte starp Jēzus kalpošanu un svēto garu iesākās tieši ar šādu lasīšanu, kur es vairākas reizes šodien viņu pārlasīju. Te nav nekā par dziedināšanu. Te tiešām nav nekā par tādu žēlsirdīgu dziedināšanu. Te ir viss tā kā salūts kaut kāds. Kaut kas spridzināms. Tad tagad notiks pēdējās dienās, es izliešu savu garu pār visu miesu, un tad būs pravietojumi. Un tad ir redzējumi, un tad ir sapņi, un tur gandrīz vai Jungs, Kārls Jungs tur gandrīz vai iedarās, un visa tā pētniecība par sapņiem, par redzējumiem, par pravietojumiem, kas ietver kaut kādus arhetipus, kaut kādas tādas dvēseliskas lietas par pagātni, nākotni, kopā ietverot kaut ko no zemapziņas, izvelkot kaut kādus arhetipus no visādiem vēstures līmeņiem un laikmetiem. Un beigās es darīšu brīnumus augšā debesīs un zīmes augšā uz zemes, asinis, uguni un dūmu mākoņus. Tas ir pilnīgs, es tagad iztēlojos, tas ir gandrīz kā kaut kas no kara tēmas, kara un tāda tā kā bumbas sprādziena, kaut kāda tēma, kas ir, kas nav tik mierīga un
vienmīlīga un žēlsirdīga, atklāti sakot. Man tā izskatās. Varbūt jums saistās ar citiem simboliem, bet kad es te redzu, ka asinis, uguņi un dūmu mākoņus, es iedomājos, ka tas ir kaut kas, kas ir sprādzis kaut kur un ar iespējamiem upuriem, kas mums te netālu kaimiņos notiek. Saule pārvērtīsies tumsā un mēnesis asinīs. Diezgan baisa aina, pirms nāks kunga lielā un spožā diena. Sakot, diezgan apokaliptiska aina ar kara tādiem simboliem, un tad ik viens, kas piesauks kunga vārdu, tiks izglābts. Un tas ir centrālais message šeit. Jo savādāk kā iesaistīt cilvēkus jaunajā reliģijā, jo tas ir tas, ko mēs redzam šeit. Cilvēki ir jūdi, tie ir jūdi, vai viņi ir iedzimuši kā jūdi, vai viņi ir prozelīti, bet viņi jau ir ticīgi, viņi jau pieder konkrētai reliģijai un tradīcijai un pat kultūrai. Tas, kas šeit notiek, ir jaunas reliģijas sludināšana, bet tādā, manuprāt, nepārāk. Pateikšu, kā ir nepārāk tādā veidā, kas man ļautu izvēlēties, teiksim. Ja pasaka, ka nu ir pēdējais laiks un tūlītās viss sprāgs gaisā, asinis un dūmi, un tūlītās atvērsies viss garīgais, un mēs tagad redzēsim vīzijas, pravietosim, un štruns par to, ka kāds ir slims, jā, jo tāpat tās tūlīt būs visam cauri, un galvenais ir piesaukt kunga vārdu, lai tiktu izglābts. Labi. Es domāju, ka labi, man nav komentāru, es iešu tālāk uz citu raksturvietu. Var sakot, te galvenais bija gandrīz vai tas, ka svētais gars lika cilvēkiem runāt un sludināt, bet sludināšana notika nevis visai pasaulē, bet notika jūdiem, respektīvi citas reliģijas pārstāvjiem. Godīgi, kā es varu vienīgi komentēt šo, tas nozīmē, ka ja mēs runājam par šodienu kā draudzes dzimšanu, tad draudzes dzimšana notika uz citas reliģijas cilvēku pārvilināšanu. Tas tā pavisam godīgi un rupji sakot, jā. Es nezinu, noteikti lielai daļai kristiešu tas patīk, jo tā arī notiek principā misijas darbs un evanģelizācija. Nākošā raksturvieta. 1. Korintiešiem 12. nodaļa. Šeit latviešu valodā ir iztūkots dāvanas. Brāļi, es negribu, ka jūs paliekat neziņā par gara dāvanām. Nav man šajā dzīvoklī grieķu jaunā derība, bet tur dažādi var iztūkot garīgās lietas, garīgās dāvanas, garīgie cilvēki. Un šeit ir tā nodaļa, kur līdz ar garā atnākšanu Vasarsvētku dienā, respektīvi, kas tad, ko ieguva draudze? Vispirms apliecināšanu, ka kungs ir Jēzus. Tas ir rakstīts 3. pantā. Neviens, kas runā Dieva garā, nesaka lāsts Jēzumu. Neviens nevar teikt kungs Jēzus kā vien svētajā garā. Tas ir pirmais. Tas ir svētā gara kontinuitāte, norādīšana uz Jēzu Kristu. Tā kā atpakaļ, jā. Un atkal evaņģelijos Jēzus norāda, ka nāks aizstāvis. Tā ir tāda divvirzienu kustība, kas nodrošina kontinuitāti. Kas arī lika cilvēkiem diskutēt par to, ka svētais gars ir persona, par trīsienību. Trīsienības koncepts radās krietni vēlāk nekā šis viss tika uzrakstīts. Krietni vēlāk. Un tad tālāk. Trīsienības jautājums ir milzīgs jautājums. Labāk nepieskaršos. Ir dažādas dāvanas, bet tas pats gars,
Tātad tās dažādas dāvanas ir dažādas kalpošanas, bet tas pats kungs. Ir dažādas spēka izpausmes, bet tas pats Dievs, kas visu visā rosina. Nu jā, tātad te ir vienam garš dod gudrības vārdus, citam atziņas vārdus, tas pats gars, citam ticība, tai pašā garā, citam dāvanas dziedināt, tai pašā vienīgajā garā, citam brīnums darīt, citam pravietot, citam garu atšķiršanu, citam spēju runāt dažādās mēlēs un citam mēļu tūkošanu. To visu dara tas pats gars, piešķirdams katram atsevišķi, kā viņš to grib. Mīļākā nodaļa, kurai es veltīju ļoti daudzus gadus, galvenokārt tāpēc, ka tas sievietes pieminētas, bet nepagāja garām arī lūkšanai vai runāšanai mēlēs. Un šeit ir interesantas lietas patiesībā 14. nodaļā. Kas runā mēlēs, 2. pantā rakstīts, runā nevis cilvēkiem, bet Dievam, jo neviens taču nesaprot. Viņš garā runā noslēpumus. Tik tālu man ir skaidrs, tik tālu esmu piedzīvojusi pati. Man ir ļoti pozitīva attieksme pret runāšanu mēlēs. Es esmu lūgusi mēlēs, nesaprotamās skaņās, zilbēs, vārdos, kopš 12 gadu vecuma. Tas ir bijis daļa no manas personīgās kristietības, personīgais terapeitiskais labums. Tam ir bijis tāds, ka uzsākot augstskolas studijas, lūkšana mēlēs man personīgi palīdzēja samazināt kaut kādu trauksmes līmeni, kas bija studijās un ar visu to studentu saistīto dzīvi. Un problēmām ģimenē un visādām tādām, tas man bijis kā tāds labs antidepresants, kas gandrīz momentāli iedarbojās, kad es gāju no policijas akadēmijas pastaigāties uz dievkalpojumu, bija jāiet 4,5 kilometri uz tuvāko draudzi. Pusi no tā es vienkārši lūdzu mēlēs, un pēc 20 minūtēm tā kā gandrīz kā mentālais ibuprofēns. Samazinājās tas vispār kaut kādas raizes un domas, un tā bija man interesanta tāda pieredze, tāds labums. Es esmu tikai labās domās par to, es neko sliktu nesaku, es esmu tikai labās domās par visām iespējamām dabīgajām, pārdabīgajām lietām. Un, 2. pantā šeit ir rakstīts, ka cilvēks runā mēlēs, nevis cilvēkiem, bet Dievam. Viņš garā runā noslēpumus. Un es tagad pateikšu godīgi savas problēmas ar šo nodaļu konkrēti. Un kāpēc es domāju, un varat mani apmētāt ar akmeņiem, bet es domāju, ka Pāvils ir rakstījis labie pusi no šīs nodaļas. Un mans profesors man to neļautu apgalvot, tāpēc ka teoloģijā ir sarkanās līnijas, kuras nevar pārkāpt. Un dažas no tām sarkanajām līnijām ir cik daudz var atļauties pateikt, ka kaut kāds teksts nav piederējis autoram. Un manā disertācijā mēs esam vienojušies par to, ka es to tekstu, kas nav piederējis Pāvilam, norobežoju līdz 34. 35. pantam. Kā pilnīgi Pāvila nerakstītu tekstu, bet vēlāk ieliktu, un 33. un 36. pantu kā harmonizāciju vai kā ietverošu tekstu, kā tamborējumu apkārt. Līdz ar to tie ir 4 panti, bet konkrēti ir runa par 2. Jo tie 2 var būt modificēti apkārt, kā rāmītis. Tas ir tas, ko es argumentēju disertācijā. Mana grāmata ar Dieva žēlastību varbūt iznāks šogad vai nākošgad. Bet 2 panti, 4 panti vai 20 panti ir atšķirība. Bet es tagad izlasīšu, un tā kā es domāju, ka jūs sekojat līdzi man pārdomās. Piemēram, 3. pants ir, bet kas pravieto, tas runā cilvēkiem, lai viņus celtu, mudinātu un mierinātu. Kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi,
bet kas pravieto, tas ceļ draudzi. Es pilnīgi piekrītu. Es tikko dalījos ar savu pieredzi, ar runāšanu mēlēs, lūkšanu mēlēs. Es varētu sevi ielikt tajos vārdos, tas ceļ pats sevi. Reāli, vai arī nomierina pats sevi. Un, var sakot, tālāk te ir par to, vai nu runāšana mēlēs dievkalpojumā, vai nu pravietošana. Viss tik tālu ir skaidrs. Un tad ir lietas, kas man vairs nav skaidras. Piemēram, 13. pants. Tādēļ, kas mēlēs runā, lai lūdz Dievu, ka viņš spētu arī tūkot. Tas ir pirmā tāda sarkanā gaisma, kas mani aptur, jo es tikko izlasīju 2. pantā, ka kas runā mēlēs, runā nevis cilvēkiem, bet Dievam, jo neviens taču nesaprot, viņš garā runā noslēpumus. Tas, ka cilvēks runā nepazīstamās skaņās un valodās, tas nav tikai kristietības fenomens, tas ir gandrīz visās reliģijās. Varbūt jūs nezinājāt, bet tas ir gandrīz visās. Un arī, piemēram, seniem grieķiem, es biju arī tajā arheoloģiskajā vietā, kas ir Delfi. Mums ir mēdīs Delfi, bet es biju Grieķijā, kas ir Delfi, kur bija Pītija, kas bija kā Apolona dieva praviete, kura tika iedvesmota, pie kuras nāca ar diezgan augsta līmeņa visādi cilvēki, nāca izjautāt dievu gribu. Viņa sēdēja uz tripoda tur, un tur ir tempļi, tur dažādi tempļi ir, bet viņa sēdēja tur kalnā uz tripoda. Tur starp citu arī pat Delfos pat ir stadions. Vesela miesā, veselas garas, jā, tur pat notika arī sacensības un stadions, lai cilvēki uzstātos. Un viņa deva norādes vai instrukcijas nepazīstamās, tādās ekstātiskās ekstāzes veida visādās skaņās. Tas ir tikai viens no veidiem, pēc tam tur bija priestri, kas to interpretēja attiecīgi. Apakšā tur ir politika. Tur apakšā bija politika, nevis kaut kas tur baigi. Tiešām ar garīgumu saistīts, tas gāja aiz garīguma šķirmja, bet tas bija, tā bija tāda, politikas vešanas māksla, teiksim tā. Politika un reliģija senajā Grieķijā bija tādas ļoti tuvas, interesantas lietas saistītas kopā. Var sakot, Pītija arī runāja noslēpumus, tāpēc, ka nesaprata. Nesaprata jau, ko viņa runā. Vajadzēja priesteris, kas iztulko, kas konkrēti pastāsta, kā tad ir ar to situāciju. Bet tad, kad es šeit lasu 14. nodaļā, kas runā mēlēs, runā nevis cilvēkiem, bet Dievam, jo neviens taču nesaprot, viņš garā runā noslēpumus, es saprotu, ka ar runāšanu mēlēs saprot cilvēka komunikāciju ar Dievu, un Dievs vien zina. Dievs vien zina, ko cilvēks tur runā, jā, jo cilvēks pats nesaprot. Un ir noslēpumi, kas varbūt nāk no cilvēka iekšējās pasaules, cilvēka gara, un tiek izsacīti Dievam tā, lai gandrīz vai kā no zemapziņas caur hipnozi, tā, lai apzinātais prāts nevarētu filtrēt un nevarētu, kaut kā apšaubīt, jā, kaut kādas lietas vai bloķēt, teiksim. Es tik tā saprotu. Man tas arī liekas diezgan jēdzīgi, jā. Bet tad, pēkšņi, kad nodaļā parādās, kas mēlēs runāt, lai lūdz Dievu, ka viņš spētu arī tūkot, tad, ja es tūkošu, tad tie jau vairs nebūs noslēpumi. Un tas nozīmē, ka es nerunāšu vairs Dievam, bet cilvēkiem.
Tie ir 2 panti, kas, manuprāt, izsaka pilnīgi pretēju domu. Protams, tur var lasīt interpretācijas no teologiem, ka tur ir runa par, vari mājās runāt, cik gribi mēlēs, jā, bet draudzes dievkalpojumā, tu labāk, ja tu gribi runāt, mēlēs, tu labāk lūdz, lai Dievs dod iztūkot, lai citi cilvēki no tā gūtu labumu. Tik tālu es pat piekristu, ja runa ir par dievkalpojumu, lai gan es varu runāt par 2 tradīcijām. Es esmu bijusi vasaras svētku draudzē, kur runāšana mēlēs tiešām tika uzsvērts. Ja tu gribi, ja kāds grib runāt mēlēs, dievkalpojumā skaļi, tad tu mīlīt arī pats iztūko, ko tu tur norunāji. Un harizmātiskajā kustībā, tepat Latvijā, es tādu, tieši 13. pants tur var iet ieskrieties, ja, jo runāšana mēlēs, lūkšana mēlēs notika spontāni, daudzbalsīgi, vienā laikā, vienlaicīgi un bez nekādām tur baigām tulkošanām. Un es pat biju vienā dievkalpojumā, te Rīgā vienā harizmātiskā draudzē, kuras mācītāji bija savulaik studējuši Zviedrijā. Un es atceros, ka pēc slavēšanas kaut kā tur izgāja mācītāja sieva, sāka lūgt mēlēs. Un principā lielākā daļa dievkalpojuma tā arī pagāja. Es sēdēju toreiz balkonā. Es tādu, es saku, man nav nekādas, man patīk, man vispār patīk tādas visādas lietas. Un, var sakot, dievkalpojums iet uz nobeigumu, tur kaut ko bišķiņ, kaut kāda tur sludināšana minimāli bija vai nebija. Es tagad tiešām neatceros, ka vispār būtu kaut kāda sludināšana notikusi. Nu, tādā saprotamā valodā, es domāju. Un tagad mācītāji saka, un, ja tu esi šeit un nepazīsti Jēzu, tad nāc priekšā, tūlīt mēs par tevi aizlūksim, kopā ar tevi pieņemsi Jēzu un tā. Un es sēdēju balkonā ar savu skeptisko prātu. Un es domāju, klausies, ja šeit arī bija cilvēki, kas nepazīst Jēzu, tad pēc šitā visa lūkšanas mēles dievkalpojuma, kas bija tikai un vienīgi nepazīstamās skaņās. Diez vai te kādi ir palikuši. Nu, es tā sarkastiski pie sevis nodomāju, diez vai viņi vēl ir šeit. Es domāju, ka viņi jau ir aizbēguši ārā. Un nē, es redzēju 11 cilvēkus, kas izgāja priekšā pieņemt Jēzu. Un tas bija tā. Par to es arī stāstīju vienā seminārā, par to, ka kādas ir robežas, kur vēstuli korintiešiem tiek pielietot, piemēram, tas 13. pants un vispār 14. nodaļa, vai netiek, kādas robežas draudzes sev uzvelk un kādas noārda, teiksim, jā, ejot dzenoties aiz harizmātiskām izpausmēm un tādā garā. Katrā ziņā tas bija interesants dievkalpojums, tā bija interesanta pieredze, bet nonākam līdz 22. pantam. Un tad man ir jāsaka, ka es vispār nesaprotu. Tā mēlis ir par zīme neticīgajiem, nevis tiem, kas tic. Turpretī pravietošana ir tiem, kas tic, nevis neticīgajiem. Tad es saprotu, ka te ir runa par un tas mans viens referāts, ar ko es uzstājos 2018. gada Bībeles pētnieku konferencē Somijā, bija par šo pantu. Mēles kā zīme neticīgajiem. Es to nosaucu, vai tā ir neprātība, jo te rakstīts 23. pantā. Ja nu visa draudze sanāks kopā un visi runās mēlēs, tas tieši tas scenārijs no manā harizmātiskās draudzes apmeklējuma. Un ienāks kādi nezinātāji vai neticīgie, vai viņi nesacīs, ka esat traki, es tieši toreiz padomāju, tieši par šo pantu padomāju, ka noteikti, ka padomās, ka traki un aizmuks. Bet nē, var sakot, mans referāts bija, vai tas ir trakums, vai tas ir
Vai tā ir mistērija, vai tas ir noslēpums, vai tas ir brīnums? Kā saprast šo zīmi neticīgajiem? Kas tas ir? Un toreiz es mēģināju aizstāvēt ideju par to, ka tā ir drīzāk mistērija. Visvairāk šeit interesē runāšana mēlēs kā tāda, vai tā tiešām ir zīme. Jo, ja es runāju mēlēs, es runāju noslēpumu, nu tad tā ir mistērija, varbūt. Bet, ja Pāvils te grib, lai es vēl tulkoju dievkalpojumā, es nesaprotu, kādu funkciju mēles pilda. Tad šeit ir runa par dažāda veida mēlēs runāšanu. Viens ir no 2. panta, ja es runāju, tad es nerunāju cilvēkiem, te tiek uzsvērts, bet Dievam. Un tā ir mana komunikācija ar Dievu. Es runāju noslēpumus, tikai viņš saprot. Un tajā pat laikā te ir mēlis par zīmi neticīgajiem. Tā ir tāda komunikācija uz āru. Un vēl ir, kas mēlēs runā, lai lūdz Dievu, ka viņš spētu arī tulkot. Tad šīs te runāšana mēlēs, es neredzu tam jēgu, godīgi sakot, jo tas ir tas pats, kas pravietošana. Kāpēc ir jāiet ceļš caur Kamčatku? Teiksim, ja es gribu runāt mēlēs un ja es zinu, ka es arī iztulkošu. Kāpēc ir jāiet ceļš caur Kamčatku? Kāpēc man ir jāpauž kaut kādas nepazīstamas skaņas un pēc tam jātulko šīs skaņas, jā? Vai tā izpaužās tā zīme neticīgajiem? Kāpēc tad vienkārši nepateikt skaidrā valodā? Es šo nesaprotu, godīgi sakot. Un ar visu to, ka tā būtu zīme, tā būtu tāda pozitīva zīme, ka cilvēki neticīgie redzētu, te kaut kas pārdabisks notiek. Kaut kas tāds, pa ko esam dzirdējuši no Delfiem, no Delfu puses un no Pītijas, Apolona, tās vēstneses un tā tālāk. Atceramies, jo tā ir Korinta, tomēr tur līdz Delfiem nav tālu, salīdzinoši, jā. Bet šeit tā zīme ir drīzāk kaut kas tās negatīvs, jo 23. pantā rakstīts, ja nu visa draudze sanāks kopā un visi runās mēlēs un ienāks kādi nezinātāji vai neticīgie, vai viņi nesacīs, ka esat traki. Tad Pāvils acīm redzot negrib, tad ir tā zīme, jā, šeit. Un tajā pat laikā, kas mēlēs runā, lai lūdz Dievu, lai viņš iztulko. Es nesaprotu, ko tad vispār. Es nesaprotu šo tekstu, ņemot vērā pat visu to, ka es šai nodaļai esmu veltījusi 15 gadus. Man liekas, ka šeit ir kaut kas tā kā no mozaīkas sakompilēts. Te ir kaut kādas dažādas idejas. Sākumā mēles ir starp mani un Dievu, tā ir komunikācijas valoda. Pēc tam ir ja es šo komunikācijas valodu iznesu, pēkšņi izdomāju runāt mēlēs draudzē. Kāpēc Pāvils nevarēja vienkārši pateikt? Nerunā skaļi mēlēs draudzē. Nerunā. Tā ir tava lūkšana ar Dievu, jūs tur šērojat noslēpumus. Un tā, kāpēc ir turpu šurpu kaut kā jāmanevrē, lai tulkot, bet kāda jēga tulkot, ja tu vari vienkārši skaidrā valodā pravietot, ja tev nāk virsū Dieva vēsts, jā? Kāda jēga tam starpposmam mēlēs, tāpēc, ka jebkura interpretācija, jebkura tulkošana ir interpretācija, kāda jēga tam klusiem telefonam, liekajam posmam. Es šeit neredzu, un tad ir neticīgajiem, tā ir zīme, un tad vēl ir risks, ka tie neticīgie padomās, ka jūs esat kuku, jā, tur visi, ka jūs vispār esat piedzēršies, vai ko jūs esat tur sapīpējušies, vai ko jūs tur vispār, kas tās par skaņām, ko jūs izdodat, jā.
Priekš kam tas viss ir vajadzīgs? Es nesaprotu. Vienīgais, ko es varēju iedomāties, ka tomēr Korintā, kur ir milzīgs Apolona templis, jā, kur tā pati Pītie tur bija iesaistīta, bet Delfos. Bet skaidrs, ka Apolons ir bijis tas dievs, kur arī tika iedvesmoti cilvēki, kas kalpoja viņam, runāja dažādās skaņās. Varbūt šī nodaļa ir sava veida mēģinājums konkurēt. Aprakstīt varbūt esošo fenomenu, kur korintieši jau bija iesaistīti noteikti un piedalījušies vai dzirdējuši un dzīvojuši, kaut kā, pievilkt to pie kaut kā jēdzīga, bet tā vietā te sanāk diezgan haotiska nodaļa, teikšu kā ir. Un ja gadījumā tiešām ir tā, ka pusnodaļas Pāvils nav rakstījis, tad sanāk vēl bēdīgāk. Tas nozīmē, ka tie, kas mēģināja kaut ko paskaidrot vairāk un pielikt, ir sajaukuši vēl trakāk to visu. Jo reāli, kas man ir jāsaprot no šīs nodaļas? No vienas puses, es runāju Dievam noslēpumus, un es nerunāju cilvēkiem. No otras puses, kas mēlēs runā, lai lūdz Dievu, ka viņš spētu tulkot. Priekš kam, ja es runāju noslēpumus? Es neredzu jēgu, un ja visi draudzi sanāks kopā, visi runās mēlēs, ienāks kādi nezinātāji vai neticīgie, vai viņi nesacīs, kā esat traki, tā pasaki, lai nerunā. Priekš kam tev ir jāvelta, jāmokās 40 panti nodaļā, kur tu vienkārši ir pateikt, tā, mēlēs runājam mājās, katrs par sevi. Tā kā Jēzus teica, ja tu gribi lūgt Dievu, aizej savā kambarī, aizslēdz durvis, pielūdz savu tēvu slepenībā. Tas būtu viss, tie būtu 2 panti. 3. pants būtu, kad draudzē sanākat, tad lūdzu, lai uzturētu misijas garu, lai neticīgie cilvēki, kas pie jums tiešām netīšām atnāk, lai saprot, ko jūs tur vispār sludināt, ka tas ir kārtības Dievs, kam mēs kalpojam, tad lūdzu, tur tikai pravietojumus, tur tikai sakarīgu runu, psalmus, dziesmas, garīgas runas un pravietošanu. Ja jūs gribat kaut ko traku, tad tas ir tur ielas galā. Es neredzu jēgu tam visam, un interesanti, ka vienreiz bija tā, ka tad, kad es iestājos Cīrihē doktorantūrā, vienreiz braucām ar manu kursabiedreni, viņa ir mācītāja, pavadījām 5 stundas mašīnā. Un tad mēs runājām, mēs tieši braucām no konferences, kas bija veltīta garam, svētiem garam, vai Dieva garam drīzāk, un mēs runājām par to konferenci, jo tur es lasīju referātu par runāšanu mēlēs. Un mums ar viņu bija tāda ļoti atklāta saruna, ļoti tāda intīma saruna par pieredzēm. Viņa man jautāja, lai es pastāstu, kā ir, kā es jūtos, ko es izjūtu un kā tas ir, kad es lūdzu mēlēs. Es ar viņu dalījos, arī viens no tiem elementiem, ko es pastāstīju, ka man tas bija tā kā antidepresants, 20 minūtes un čiks, visas raizes aiziet prom un galva paliek tīra, tā kā iztukšota, tā kā apmēram tā kā zen meditācijā. Un tad, kad es viņai pastāstīju, tad mēs jau tā tiktīgi tā runājām, viņa saka, bet viss tas, ko tu aprakstīji, tās subjektīvās sajūtas, kas tev ir, man ir pilnīgi tāpat. Tad, kad es mājās vienkārši sēžu, fokusējos uz Dievu, meditēju par Dievu un klusēju.
vienkārši sēžu mājās uz krēsla un klusēju. Tad atnāk tāds miers, samazinās trauksme un visādi citādi ir labi, tāda sajūta, Dieva klātbūtnes sajūta. Man tas bija ļoti interesanti. Un es sāku domāt par to, un varbūt, ka tiešām, kā es lasīju tā sieviete, kas bija baptistu mācītāja Anglijā, ka viņa piedāvā tādu hipotēzi, ka gars agrīnajiem kristiešiem bija pieredze, termins, kas apraksta pieredzi. Un, var sakot, tā mūsu saruna ar manu kursabiedreni lika man domāt par to, ka, ja subjektīvā pieredze ir tāda pati, tad vienīgais, kas atšķiras, ir kaut kāda ārējā pieredze un izpausmes. Un arī visādās skaļās draudzēs, un kur ir visādas izpausmes, kur ir lūkšanas, un cilvēki krīt vai raustās, kur saucamās manifestācijas visādas notiek. Bet, ja padomā par subjektīvo cilvēku pieredzi, un ja vēl tālāk sašaurina to līdz kaut kādam personīgajam labumam vai personīgajam ieguvumam, kas paliek, cik daudz no tā paliek un cik daudz tad vispār vajag kaut kādas ārējos spridzekļus vai kaut kādas ārējās izpausmes. Šeit mēs redzam 2. nodaļā Apostoļu darbos, viss sākas ar diezgan lielu sprādziena pieteikumu. Ugunsmēles, asinis, dūmi un tur viss kaut kas tiek sludināts. Ja. Šeit tas ir sprādziens, kas izsprāga ar tādu bomi un uguni, kas simbolizē to, kā kristietība izplatījās turpmāk, ka tā izplatījās tiešām uz visām debespusēm. Šodien dievkalpojumā bija dievkalpojuma kārtībā uz lapiņas bija viena tāda frāze, kas, ja es nemaldos, bija kaut kas līdzīgs, kā šajā dienā tava baznīca saņēma uguni. Apmēram tā. Un tad es domāju par to, ar visu to, ka es saprotu tās metaforas un simbolus, bet es domāju, un kas būtu, ja nebūtu tik skaļa pieteikuma? Un ar tādu zīmju brīnumu un asiņu un dūmu iebiedēšanu, jā, kas piesauks tā kunga vārdu, tiks izglābts. Citām reliģijām īsti nav tāda militāra, teiksim, tā pieteikuma. Un tad es biju domājis, jā, par to, cik tas ir vajadzīgs. Bet, iedomājoties par to, kur varēja notikt tā sākotnējā sapulce, kur Pēteris dabūja sludināt un kur visa pasaule dabūja dzirdēt savas valodas, tas man liek domāt, ka tur ir ļoti daudz simboliskas valodas iesaistīts. Ar to es domāju to, ka tas varbūt nenotika tā, kā aprakstīts ir. Tas ir katra cilvēka ticības un uztveres jautājums. Bet jā, man tajā konkrētajā vasarsvētku notikuma pieteikumā trūkst Jēzus pazemības un žēlastības un labestības. Uzreiz man nāk prātā Pakausī tas,
kā kristietība izplatījās Grieķijā, sagraujot tempļus. Ne tikai pie tempļiem bija stadioni, pie tempļiem bija spā, pie tempļiem bija sanatorija. Es arī biju Asklēpija, galvenajā vietā Grieķijā, saucās Epidavros. Tur bija reāli tā kā sanatorijas, milzīga sanatorija platība. Tur bija milzīgs altāris, 15 metrus garš altāris, kur cilvēki nāca ar dzīvniekiem attiecīgi. Viņus tur nokāva, bet pēc tam tur bija arī tāds, tā kā, nezinu, kultūras nams vai restorāns vai kā, kur visa tā gaļa tika apēsta, un tie cilvēki, kas nāca ar savām veselības problēmām, un tur bija konkrēti tāda dziedināšanas kalpošana, teiksim tā, pagāniskā veidā, jā, Asklēpija kults, bet cilvēki nāca, viņi tur atveda dzīvniekus, viņi tika paēdināti, viņi tika izguldīti tur. Ar viņiem strādāja ārsti toreiz. Liekas, ka tas bija tāds kaut kāds iemidzināšanas vai ar zālītēm iemidzināšanas vai ar hipnozi iemidzināšanas rituāli, kur grāmatās tiek aprakstīts, ka viņi sapnī redzēja Asklēpiju, kas viņus dziedināja. Bet es redzēju, turpat muzejā bija visādas šķēres, adatas, visādi ķirurģiskie instrumenti. Tas noteikti, es pilnīgi noteikti domāju, ka tur tika lietota anestēzija kaut kādā ļoti dabīgā veidā. Es zinu, ka hipnoze arī darbojas kā dabīga veida anestēzija. Ir arī bijusi pielietota, pirms anestēzija tika izplatīta, kā atsāpināšanas līdzeklis, kā sāpju noņemšanas līdzeklis dzemdībās, kā hronisko sāpju noņemšana un visādas tādas. Arī droši vien, ka tur arī bija kaut kādi zāļu maisījumi, kas nomierināja, kaut kādi bolderjāni, kas cilvēkus nomierināja, iemidzināja un tādā garā. Bet tur arī Korintā bija Asklēpija vieta. Arī Korintā ir stadions bijis, var sakot. Un tās bija tādas vietēji, tās bija tādas sanatoriju vietas. Bet kristietība Grieķijā jau 5. gadsimtā viss pilnīgi tika tā kā visas tās vietas tika iznīcinātas. Tāpēc, ka kristietība bija valsts Romas impērijas reliģija. Un es toreiz uz Korintu braucu redzēt to draudzi, baznīcu un kaut ko no baznīcas kristīgās. Un tad, kad es jau iebraucu Atēnās, kad es sāku lasīt par to kopējo vēsturi, ka jā, šeit bija templis un šeit bija kaut kāda vieta, kur rūpējās par slimniekiem, pēc tam viņi tika visi izdzīti un šeit tika uztaisīts, piemēram, kristīga slimnīca vai kristiešu kaut kādas kalpošanas, dziedināšanas centrs vai kā. Jā, es kaut kā sāku tā jūt, tāda škrobe kaut kāda neliela sāka man ielavīties kaut kā sirdī un prātā, un kad es aizbraucu uz Korintu, ieraudzīju arī turpat tikai plāksnīt par to, ka te ir bijusi baznīca, tajā pat laikā es redzēju sagrautus tempļus un to pašu Asklēpiju kultu, kas nozīmē, ka dziedināšanas kalpošana pagānu veidā ir bijusi Korintā, jo tur ir tas milzīgais Apolona templis, un Asklēpija templis, kas ir sagrauts. Saskaņā ar grieķu mitoloģiju, Asklēpijs bija Apolona dēls, līdz ar to Korintā, pat arī Atēnās un citās vietās, bet bija gan tēva, gan dēla templis, jā, apmēram tādā garā. Un
un arī spā, un notika arī visādas dziedināšanas aktivitātes, kas noteikti no malas izskatījās, ka tās ir pārdabiskas kaut kādas. Tad es domāju, varbūt tāpēc vēstulē korintiešiem 2 nodaļās ir tik daudz par to pārdabisko, ko svētais gars dod draudzei, draudzes cilvēkiem, dažādiem cilvēkiem, jā, attiecīgi. Un varbūt tāpēc tur tas ir pieminēts, lai tiešām parādītu to, ka mans Dievs ar jūsu dieviem arī var konkurēt. Es tā iedomājos tieši tad, kad biju